Labdien, jaunā nedēļā, labdien, jaunā mēnesī, februāris. Kā tas notika? Nē, nu, principā, janvārs bija diezgan ilgs, ne? Kā jums šķita? Daudz, kas notika janvārī, tas tā kā, nu, nepaskrēja. Bet, principā, man liekas, parasti janvārs diezgan ilgi iet. Nu, tā, relatīvi runājot. Jā, es sāku šo nedēļu mazliet mierīgi, jo pagājušās nedēļas beigās man bija tā veiksme un laime dabūt rotavīrusu. Tad, nu, es pieņemu, ka jums visiem ir skaidrs, kas ar mani notika, un tad es tur baigi detaļās neieslīgšu. Jā, vēl joprojām mēģinu atkopties. To, ko es pagājušreiz, es tagad tieši montēju video un saprotu, ka tur ir diezgan bēdīgs tas viss. Bet es saprotu, ka vienā brīdī es pieminēju zeķes, kuras es gribēju parādīt, un tā arī neparādīju. Un vai kur tās zeķes. Lūk, ko mana mamma ir izdarījuši ar zeķēm. Nē, lai beigtu nesāt, kad ieraugu, ka tāds caurums izveidojās. Nē, šī turpina močīt, ka jau sāk... Nē, ko? Es saku, varēju vismaz apstāties, ka jau sāk redzēt, ka dilst. Nu, reku, skaties, te dilst, jā. Bet vēl var smukšu valdziņš valdziņā, un viņš var salabot, un neilons vēl tur turās. Nē, vajag saplēst. Tā kā jā, šitās vajag kaut kā salabot. Principā šās bija brāļzeķis, bet viņu brāļi noņēma un pat nesā. Bet tas tā. Jā, šitās jāsalabo. Ko vēl es jums varu pastāstīt? Jā, lidmašīnā mazliet pādīju zeķi. Kopējais izskats ir daudz labāks nekā man tas sākotnēji likās. Es esmu ļoti priecīga, tā ir ļoti jautra. Koša vasarīga zeķīte. Es pilnīgi redzu Līgas vārdus tās, jo ja man kaut kas ar Līgu asociēs, tad tās ir šitās krāsiņas un tādā tā kā salikumā. Jā, adu turpinu mazliet. Cepuri. Es iesāku viņam cepuri arī. Rekur cepure, cik tālu man te viss ir nonācis. Ar atsloku, te ir iedīta tā, nu, lai permanenti, nu, lai paliktu atlociņš. Viņam ir diezgan liela galva, kā izrādās. Man liekas, ka man ir liela galva, bet šamējam izrādās ir vēl lielāka. Bet, jā, īstenībā es nezinu, vai es no 50 gramiem spēšu uzadīt pilnvērtīgu cepuri. Bet viņam tāda hipsterīgā, man liekas, atderēs. Tāpēc es tagad gaidīšu, līdz es varēšu viņam uzmērīt. Ceturtdien kaut kad. Lai sāktu saprast. Nu, tūlīt. Nu, reku, man vēl šitik te, un tad tāda ļērgana pļuriņa palikusi no šitā. Nu, kaut kam ir jāsanāk. Cerams. Alternatīva varētu būt tāda, ka es izārdu atkal visu līdz tai te vietai. Tad pādu daļu tikai dzeltenu, jo man ir vēl ar ko aizvietot, jo tad tas tiek paslēpts zem. Un tādā veidā es iegūstu vēl papildus tumšo krāsiņu. Bet... Nu, cerība ir, ka varbūt pietiks. Es sākšu noraukt, un viņam tad tāda būs tāda maza cepura. Nu jā, tad redzēs. I'll keep you posted, kā viņi saka. Ko es vēl varu pastāstīt? Demolēšana. Maniem cilvēciņiem, nē, tiem, kā viņus tur saucā, riekskožiem, lūk šādi iet. Seiņas pamazām tiek izšūtas. Nu, šitas nav labākais piemērs, bet es jau esmu sākusi adīt un noraukt, kas nozīmē zeķes
kas nozīmē zeķes ies raitāk, un jā, varēs fiksāk bīdīt uz priekšu. Tas arī laikam viss. Jā, es par šodien centīšos vienkārši samontēt video, lai var izlikt to, kas ir. Un pēc pusotras stundas man ir bezdarbnieka sanāksme. Nu, vai arī kas tas ir, es nezinu, nav nejausmas vārdu cokuri. Iešu iepazīt bezdarbnieka. Labi, muldu nav svarīgi. Un jā, viss tas ir tas, ko es daru. Čau, otrdiena, 4. februāris. Jau ir vairāk kā 4 stundas dienā. Pirmā kreatīvā nodarbe. Nē, nu mazliet zeķi pādīju, labi, nemelūšu. Kur zeķe? Reku zeķe. Nu, smukiņa, vai nē? Nihau. Otrā kreatīvā darbība šodien ir paldiņā palāpīt zeķi, lai nesaplīst. Bet es gribēju jums parādīt savu atlikumu kasti. Visas vienmēr cenšas izdarīt krājumus, nu tā kā pilnībā, lai pat nepaliek kastīte, ko nogriezt. Es gan īstenībā līdz tam nekad nemēģinu nonākt, jo, ko es daru, es tos mazos kamolīšus, nu, tad ir dažādi, te ir lielāki, te ir mazāki, pieņemsim, nu, pavisam maziņš, nu, kā tas ir, nezinu, bet, jā, es tos te atstāju, jo, ar tiem tad var lāpīt zeķes. To var piemeklēt kaut kādu līdzīgu krāsīnu. Koties man šitā varētu piestāvēt mazliet. Nē, nu šitā zilā, nu es mazliet te punktierēju, tāpēc, ka man jau ir gan šitā krāsiņa, gan šitā krāsiņa, man vēl ir veselā gabalā. Tur problēma nav. Bet es te skatos, kas man te ir no maziem kinkulīšiem. Arī, kur ir? Pilnīgi šitas pats. Rekur, zils. Bet jā, es šitos atstāju, lai tad varētu lāpīt zeķes. Nu, tas, protams, nedarbos ar tām, pieņemsim, ar dāvanu zeķēm, ar dāvanu lietām, jo tās, nu, skatoties, kam tu uzdāvināji, varbūt, ja tam saņēma kaut kas saplīst, varbūt tie nāks pie tevis un nu, panikā tipa glābi, ko darīt. Un tad tu varētu to ļoti vienkārši izlabot. Tā kā jā, es nekad nepārdzīvoju, ka man paliek kaut tādi mazi pipsukiņi. Es tos lieku kastītē un tad ar tiem lāpu zeķes. Šobrīd, reku, sākšu lāpīt ar šito. Nu, pameklēšu, vai man ir vēl cita krāsiņa, bet principā perfekti. Nu jā, nu, gribēju parādīt. Nezinu, vai jums vajadzēja baigi atklāja Ameriku vai ne. Jā, nu šo karaču. Nu, ar šito nebūs tik vienkārši.
Principā tikai viens valdziņš ir saplīsis. Nu, nevar pateikt, ka tur bija caurums, pasakiet man. Izskatās diezgan pat... Ok. Nu, šitā, protams, krāsa nav tā, kas te bija, tā ir šitā. To es vienkārši negāju meklēt. Nu, it kā vairs nekas tā cauri nespīd. Tā ir viena zeķa, tā es sakot čaju. Nemeloju nekur. Šitai un šitai. Nu, te jau ar drīz varēs. Ne, nu, gudrāk laikam jau varētu iešūt, bet, nu, te principā, ja tā pastur, nu, gan jau. Bet tāds ir mans rezultāts šodien. Es vismaz kaut ko otrdienai varu pierakstīt, kā sasniegumu.